Thank you, Jesus! Sveiki! Mani joprojām sauc Natālija, un mēs, tāpat kā Jēzus, esam jūsu sirdīs. Pirms sākt, vispirms aizvāksim visu negatīvo no ceļa. Pēc 22 sezonām, diemžēl, atcelts realitātes šovs Kā kļūt par topmodeli, kurš ekrānos ir bijis 12 gadus. Amerikāņu modelis Tyras Banksas veidotajā šovā visu šo gadu laikā bijuši 297 dalībnieki, gan sievietes, gan vīrieši. Šīs ir negatīvas ziņas tiem cilvēkiem, kuri paši pārāk neglīti, lai piedalītos šajā šovā, bet vērot, kā raud skaisti cilvēki, vienmēr ir patīkamāk, vai ne? Katru gadu šovam pieskās tūkstošiem cilvēku, kuri iesūta savus dienasčos selfijas, bet ko gan viņam darīt tagad? But first, let me take a selfie. Thank you, Jesus! Vai jūs zinājāt, ka Latvijā dzimumaiņas operācija izmaksā 18 000? Tas ir lētāk nekā Dona privātais koncerts, kas izmaksā 20 000. Matemātika ir pavisam vienkārši. Ja tev ir 38 000, tu vari mainīt dzimumu un tev piedzims bērns. Ja vīrietis grib kļūt par sievieti, tas viņam izmaksās no 11 līdz 13 000. Tomēr, ja sieviete grib kļūt par vīrieti, tas izmaksās no 15 līdz 18 000. Jo šī operācija tiek veikta vairākos posmos. Vienkāršojot, loceklis maksā 5000. Piemēram, paņemsim nepārāk izskatīgu sievieti. Varbūt viņa labāk izskatīsies kā vīrietis. Nav pārāk ļauni. Iedod paskatīties. Nē. Thank you, Jesus! Internetā publicēts video, kurā Islāma valsts demonstrēja jaunu aizsardzības metodi pret Krievijas aviācijas uzlidojumiem Sīrijā. Teroristi piepūtuši prezervatīvus piesienotiem klāt spridzekļus, palaiduši to Sīrijas debesīs. Varbūt nav vērts ieguldīt tik daudz naudas valsts aizsardzības budžetā, bet vienkārši iepērkam prezervatīvus. Šī būtu patiešām laba prezervatīvu reklāma. Iedomājieties. Lifestyles prezervatīvu pasargā no nevēlamas grūtniecības, HIV un Krievijas aviācijas uzlidojumiem. Bet, protams, loģiski, Krievu piloti vienkārši nomirs no smiekliem. Thank you, Jesus! Pasaules sajūsmas seksīgais Kanādas premjerministrs. 19. oktobrī Kanādas parlamenta vēlēšanās uzvaru guva opozīcijā esošie liberāļi. Par jauno Kanādas premjerministru kļuva 43 gadus vecais Justins Trudeau. Drīz pēc tam arī interneta lietotāji sākuši jūsmot par politiķu izskatu. Nes kāpēc mūsu premjerministrus visi palaiduši garām. Un vispār mums šķiet, ka arī straujumai nav nevainas. Mēs nevarējām izlemt, vai tad patiešām jaunais Kanādas premjerministrs ir tik skaists, kā visi saka. Tāpēc mēs pieaicinājām mūsu pašu Edgaru Rinkeviču. Rinkevičs kungs, vai jūs jau redzējāt jauno Kanādas premjerministru? Thank you, Jesus! Un kā jūs domājat, cik seksīgs ir jaunais Kanādas premjerministrs skalā no 1 līdz Nils Ušakovs? Seko mums YouTube, Facebookā un Twitterī. Neaizmirst nošērot šo video un atceries, mēs tevi vērojam. Thank you, Jesus!